Hāgā vairāk kā pirms gadsimta tika parakstītas Hāgas konvencijas. Tie bija pirmie daudzpusējie līgumi par karadarbības vešanu. Šie līgumi regulē humānu kara līdzekļu un metožu izmantošanu. Arī kultūras vērtību aizsardzību. Šobrīd Krievija jau atklāti ir pārkāpusi šīs konvencijas, gan arī citas Krievija nedrīkst palikt nesodīta. Starptautiskā taisnīguma stiprināšanai Hāgā vēl ir arī vārdas institūcijas kā Eurojust, Eiropols, Ukrainas zaudējumu reģistrs, cietušo fonds, starptautisko arbitrāžas tiesa un citas. Hāgā ir arī institūcija starptautiskā tiesa, kuru dēvē arī par pasaules tiesu, un tā ir viena no 6 apvienoto nāciju organizācijas institūcijām. Starptautiskā tiesa ir vienīgā pasaulē, kas izskata vispārējus strīdus starp ANO dalībvalstīm un sniedz konsultatīvas atzinumus par starptautiskiem politiskiem strīdiem un jautājumiem. Un šobrīd starptautiskajā tiesā tiek izskatītas 2 lietas starp Ukrainu un Krieviju. Ukraina ir iesniegusi pieteikumu pret Krievijas nelikumīgo iebrukumu un genocīdu. Vēl viena starptautiskā institūcija, kur ir atradusi savu mājvietu Hāgā, ir Starptautiskā krimināla tiesa, kura izmeklē un iztiesā noziedzīgas nodarījumus pret personām, kuras apsūdzētas noziegumos par genocīdu, kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci. Šobrīd Starptautiskā krimināla tiesa ir arī izdevusi arestu orderi pret Krievijas Federācijas prezidentu Vladimiru Putinu par noziegumu bērnu nelikumīgu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā uz Krieviju. Latvija atbalsta Starptautiskās krimināltiesas darbību gan ar darbiniekiem, ekspertiem, gan arī ar naudas līdzekļiem, piemēram, cietušo fondam.